apskata gandrīz iziet, tad ir laiks tagad jau domāt pa gultu, kas te lēnām top, paliksim kemperi. Un tajā visā ir budžeta risinājums, tās ir paletes. Te no palešu atgriezumiem un no paletēm arī uzmontēsim normālu gultu, kur gulēt. Okay. Nu tā, pēc semukai apmeklējuma ir sapirkt daži leņķīši, ir skrūves, ir ripas, ar kurām noslīpēt. Nu tad jāķerās jātājas tālāk. Ideja pašreiz ir skaidra. Drīz turpinājums. Dažreiz ir tik čakarīgi pareizo galu atrast, lai varētu kaut ko saskrūvēt. Nostiprināsim kājas. Šādi te. Jā, šāds būs kājas vienā pusē. Pagaidām šeit ir nostiprināts. Te arī laikam vajadzētu nostiprināt. Tā izskatās. Arī to mēs izdarīsim. Te mums varētu iet iekšā šāds te klucīts, bišķiņi jāapzāģē. Nu tā, šobrīd konstrukcija jau ir tik tālu. Tad būs jāloba ārā paletes un jātais virsma, uz kuras uzlikt matraci. Protams, sēdekļi nāks ārā. Izskatās šādi. Sanāk platformas garums 1,95 m. Mierīgi saiet iekšā. Un tad matracis nedaudz pastumsies, ja vajadzēs. Nu, vajadzēs noteikti, jo matracis būs 2-metrīgs. 1,20 m platums. Vāra būt šobrīd ir nedaudz pa augstu, bet ir domāts, lai brīvi tā kāmniet apakšā. Bet ja būs pa augstu un te būs grūti ietilpt, to noteikti var samazināt. Tā nav problēma. Te būs dažas paletes, kuras jāizāda, lai varētu dabūt materiālu. Sāksim ar pirmo. Rikardo skrūvē gultas klāja. To mēs vēl nokrāsosim, noslīpēsim, un tad jau būs labi. Slīd ārā, izsāk tās skrūves. Patīk skrūvē? Tā pa vidam. Bet, nu, jāizdara ir, vai ne? Tā, mums platformas tests. Tā, liekam iekšā. Pagaidi, es iekāpšu tur. Paņemšu pretī. Bišku pa kreisi. Labi, labi. Stum šurp. Nu kā? Nedara iekšā viņš vienīgais. Nedara iekšā, kāpēc? Daudz? Šeit mums tā kā trāpīja. Mēs izņemsim dzēšam aparātu ārā. Pasim bišķi priekš. Bišķi uz priekšu, jā. Vēl projām vajag. Bišķi. To pasažieru sēdekli uz priekšu varam pabraukt. Jā, nu. Atzelt uz augšu nedaudz, vēl tad būs labi. Viņš darbojas bez atslēgas. Jā. Jā? Pasīšos. Bišku vēl bišķi. Nu pagaid, pamēģinām vāku aiztaisīt. Vāks mums taisās ciet. Ja mums vāks taisās ciet, tad mums viss ir baigi labi. Vāks netaisās, okei. Tad jau vajag bišķi pastumtiņu. Jā, bet Kā? varētu jau var, bet man nebūs kur sēdēt. Nu labi, tas nozīmē, mums viņš pa 5 cm jāuztais īsāks nedaudz, nu pa 3 cm. Labi? Pa kādu 1 cm varbūt. Jā, okei.
Mēs izdomājām pa vidu ielikt suportu, lai bišķiņ stabilāk viss ir. Un Rikardo tagad skrūvē visu kopā. Šobrīd mums ir, principā ir jāpieskrūvē pie pamatnes, un tad jau mums ir jāliek matracis iekšā un jāmēģina bez mazliet pačučēt, kā te ir, vai ne? Es jau sāku visu skrūvus. Ok, paldies, brāl. Jauna diena, jaunas idejas, tiku pie saplākšņa, un tagad top jau pavisam citādāks skats, jo veco izdomāju, ka tas nebūs noturīgs un nebūs foršs. Un tagad te no saplākšņa šobrīd top jauns stiprinājums gultei. Tad, drīz skrūvēšu kopā un parādīšu, kā tas izskatās, jā? Tā tad būs šādas te konstrukcijas, te pa pāri vēl nāks dēles, uz kuru nāks visu matraču sistēmu virsū. Šis ir arī nedaudz zemāks, galvenais mums iet iekšā, lieliski iet iekšā arī šis te ūdens. Un bišķiņ jāpiespiež, bet galā mums būs brīvāks, tur viņš mums ies kaut kā tā. Gan jau paspēju pamanīt, šāds bija mans vecais rāmis. Jā, šo dēli es likšu uz jaunā. Un tūliņ jau parādīšu jauno. Jaunais šobrīd izskatās šāds. Un viņš ir daudzreiz stabilāks, jau nekustās, kad dēls nāks pa virs un vispār vajadzētu būt ideāli. Tā, un šāds ir jaunais statīvs. Stabils, stingrs, viss kārtībā. Taisam tālāk aizmuguri. Jā, ir aizmugurējā platforma gatava. Šis dēls te nav paredzēts, tas ir palicis vienkārši, jā. Un kannai būs vieta te šādā te veidā. Kā visam vieta jābūt. Liekas, viss ir pabeigts, jātaisa ir matracīšu atvēršanas svētki. To mēs arī tagad varētu, vai ne? Matracis nopirkt Ikea. Kas mums jāizdara? Jāapgriež otrā. Šitā nav pareizi. Poršiņam ir okturēs, kuriem paņemt. Tas ir pozitīvi. Šāšam iekšā. Perfekti. Ko, jānomēģina, ja iekāp iekšā. Jā, varam doties ceļā. Viss kārtībā. Vēl nedaudz apskat. Autiņam jāiziet, un tad jau viss varam maukt.